Ventas krastā, skaistā jūlija pēcpusdienā, sastapās makšķernieki un zinātnieki. Seminārs tika organizēts no Makšķernieku organizācijas sadarbības padomē projekta Mums rūp ietvaros. Tur no vienas puses bija hidrobiologi, urtānu pāris, no otras puses bija bioru speciālisti, Jāņa Birzaka vadībā, un no trešās puses bija forelisti. Beidzot mēs redzam, kāda izskatās Kurzemes forelisti, un runājoties noskaidrojam, kas tiem interesē un ko tiem vajadzētu zināt. Tiem, kuriem mazās upes un straujteces ir svarīgāks par pārējām Latvijā. Vispirms jau mazie strauti un foreles, straujteces no tā visa Latvijas ūdeņu kopējā spektra, cik būtiska ir šī dzīvotne? Nu, teiksim, angliski to sauc par headwaters, ja, vismazākās upes, strauti. Nu, viņi noteikti sastāda lielāko daļu no mūsu upju kopgaruma. Platības ziņā, protams, nebūs tās lielākās, bet mazām upēm, strautiem, sevišķi augstūdens, viņiem ir tādas sev raksturīgas unikālas īpašības. Tas ir parasti augsts ūdens ar augstu skābekļu saturu. Attiecīgi viņi ir piemēroti tādām šauri specializētām zivju sugām. Nu, to skaitā, protams, kā pirmā jāmin forele un viņas ceļotāja forma taimiņš. Šī gadījumā mēs redzam upju kopēju minimālo komplektu, un tad mēs arī aprunāsim par to, ko būtu jādara, bet tad šī ir izskapts. Saliekama izskapts. Kas ir būtiski. Labi. Šis varbūt nav ļoti tipiskais, bet te tālāk ir mazs loks. Bet ideja ir tāda, ja upe ir noēnota, apakšā neveidojas ūdensaugi, ir ēna, principā barības bāze nav. Ūdensaugi ir pamats dažādiem bet bezmugurkauniekiem, kas nograuž ūdensaugus, savukārt tos apēd citi, tos apēd zivis apēd cilvēki. Principā nav pamata, nav ir nākošo barības ķēdes locekļu. Un tieši tāpēc tā doma ir, ka šādos te noēnotos posmos ir vajadzīgs attaisīt, teiksim, šo te atvērumus arī krastā. Kā mēs dzirdējām seminārā, tā proporcija ir vai nu pus uz pusi, vai vismaz 700 metri tādi, 300 metri tādi. Un vienkārši mozaīkas veidā. Un tad tā upīte būs dzīvīga, taisargos arī darbosies, un godīgsot vēl viena lieta būtiska, upes būs saskatāmas ainavā. Jā, ļoti bieži mēs braucam pa ceļu, mēs upi redzam, kaut kur ielē ir kaut kāds krūma josla, upe ir, nav, nezinām. Jā. Ja viņas nav, mēs viņu nepazīstam, mēs viņu necienām. Tad tev nav kā vidzemniekam bišķi dīvaini, ka kurzemnieki to sauc par foreļu? Šajā vietā, jā. Es pabrīnīju, bet tad, kad man Andris uzveda augšā un parāda īstās vietas, jā, tad es nekādu šaubu nav. Izstāst, kas te ir? Patiesībā šeit ir lieta, kur var salikt kopā dažādas intereses kopā un kopt upi. Ideja ir tāda, ka, ja mēs apsimies šeit, te ir sagājušies koki, kas ir izveidojuši sagāzumu aizbērumais ap tilti, jā. Līdz ar to palu laikā ūdens līmenis te ceļas augšā, viņš var aiziet līdz pamatiem, paskalot tiltu, līdz ar to vietēji pašvaldībai, ceļniekiem tas ir būtisks, lai tāda nebūtu. Tāpat laikā nevienmēr ir darba spēks un cilvēki, kas ielīdīs ūdeni un pāris stundas vienkārši iztīrīs. Un šādas te vietas līdz ar to krājas. Otrā lieta ir, arī mēs varam redzēt pretējā krastā, jā, nogāzušies koki, atklāta augsnes, vienkārši nogāze izskalot. Jā. Un tā smilts kaut kur pa straumīti ir lejā nogulušās, un mēs jau runājam, ka foreļu upē 15% smilšu piejaukums vienkārši var padarīt nāst neiespējami. Un otrais tas, ka tās smilts ļoti daudzos gadījumos apsedz arī tās oļu gruntis, kas agrāk bijis ļoti daudzveidīgs, un vienkārši, viņš ir smilšu tuksnes, vairāk vai mazāk. Un līdz ar to šajā gadījumā izņemt tos kokus, izmest laukā, lai atjaunotos traumu, lai tās trauma nespies pie krasta. Un trešā lieta, kas ir arī šķērstām upē sagājušies koki, kas darbojas kā ķērāji. Mēs varam redzēt koks, jā, un ap viņi ir gan saknes, gan sīkāks nobirs, un teiksim, gar malu mēs tos koku pat varam atstāt, kas ir, jā, tur
viņš zem viņa var kāds paslēpties. Tā var būt neliela slēpto, bet centrālā daļa, kas, ja mēs šodien viņu neizņemsim, tad rītdien jau viņi būs daudz lielāki. Andris Urtāns runā par to, ka ir ļoti būtiski kādi koki aug upes krastos. Viņprāt, labākais Latvijas upju krastos ir melnaugsnes. Mūža ilgums 100–140 gadi. Pasties, kādas viņam ir saknes. Lielas, mezglainas, kārtīgi turās iekšā, un viņš stiprina krastu. Kas notiek ar baltalksnīti? Skatieties. Tepat blakus. Kur ir. Apmēram tāds pats baltalksnis. Ko mēs redzam? Stumbriņš plāns, saknītes virspusējas. Kas tad būs? Šitais zvērs 40 gados izaug un iekrīt upē. Pļokts. Un tad tālāk upē jātiek galā ar tā līķa aiztransportēšanu. Bišķi savādāk bioloģija veidojās, vai ne? Principā ir ministra kabineta noteikuma numurs 475, kur šajā gadījumā pārtīrīšana un izņemšana, koku izņemšana ir jāskaņo ar valsts vides dienestu. Tu esi saskaņojuši ar valsts vides dienestu? Mēs esam, jā. Mēs telefoniski esam noinformējuši un fotogrāfijas būs pirms un pēc tam. Ko ar šito darīt, viņu uz krastu vai uz upi? Tas akmens ir apaudzis ar ūdens sūnu, tas ir pilns ar kukainīšiem un forels to ēd tieši. Kad mušotājs, teiksim, pacel to akmeni un saprot, kāda mušas ir. Un tas, ka tā ūdens sūna uz tā akmens aug, tas ir savukārt labais augstāk. Viņš ir jāspies, kad viņam izdara garu. Tad tā ideja izrādās ne tikai izvākt liekos kokus, bet arī pamēģināt paprojektēt, kā tā upīte izskatīsies. Jo ātrāk ir straume, jo vairāk tā izskalo grunci. Jo grunci ir izskalot vairāk, smiltis aiziet prom, paliek akmentiņi. Akmentiņos var dzīvot mazākas dzīvības formas, tās piesaist lielās dzīvības formas. Protams, no vidzemnieku viedokļa skatoties viņa slavenā Vērzdūkas upi vienkārši diezgan smieklīgs grāvi. Bet arī mums tāda ir un galvenais jau nevis grāvis, bet galvenais, ka cilvēki nāk kopā, galvenais, ka cilvēki runājās, kopā pastrādā un pēc tam izdomā, kas ir pareizāk jau citās vietās, izējot no Andra un Loretas konsultācijām. Izstāstiet, cienījamie forelisti, ko mēs te redzam tagad aizmugurē. Ir taupi savādāk? Mēs paplosījāmies, Jā. izveidojām aizsargu valnīti, kurš aizsargās straumes spiedienu pret krastu. Es saņēmu vadlīnijas, kā pabeigt to visu. Jo Kas tev vēl jādara ir? Viņš vēl ir jāsavalk šie koki kopā ar kaut kādu alumīniju drāti. Jā. Un jāpiefiksē, lai viņi tomēr neaiziet prom. Jo lielos plūdos tas līmenis te kāds 2 metrus arī var būt vēl augstāks. Tad, protams, tas viss lido. Līdz šai dienai man nebija pārliecības, vai upe vispār ir vairs perspektīva. Ar katru gadu upē krītas ūdens līmenis, un tad es sapratu, ka problēma varbūt nav ūdens daudzumā, bet tas, ka upe paplašinās, un tad līmenis paliek zemāks. Jā, viņi degradējās, viņi paliek platāk, bet seklāk, ja? Viņi paliek platāk, bet seklāk, un ka ūdens ir tikpat daudz varbūt. Jā. Vienkārši viņš vairs nav tādā savā gultnē, bet uzbrucis krastiem. Klausies, nu kā tu esi no Ķekavas atbraucis šeit? Jā, es atbraucu no Ķekavas, apskatīties, pieredzēt, kā dara citi, iemācīties, kā to varētu darīt labāk, jo pašam ir bijuši dažādi mēģinājumi, domas, kā to darīt, ir pajaukt nedaudz bebra dambi, ir bišķiņi upē palikti akmeņi, ir redzami rezultāti, kas ir darīts pareizi, ir ļoti daudz jautājumu, ko mēs varētu darīt savādāk, tādā pašā akmeņa likšanā, kur viņas likt un kā tur darīt. Šodien bija ļoti vērtīgi zināšanas par to, kādā veidā upē varētu būt koki, cik daudz viņiem būtu jābūt, un ja tie koki, kurā vietā viņi ir vēlami, un kurā vietā tie koki būtu kaut kādā veidā jāpārvieto, un kā būtu savādāk jāskatās uz upes krastiem.
Jo tā kopējā doma, tā kā foreļu ķērāji ir samērā tāda noslēgta sabiedrība un viens otram bieži vien nemīl stāstīt, kur viņi iet, bet tomēr kaut kā cilvēki caur bildēm vai caur īsām sarunām uzzina, kur viens otrs ir gājis un izveidojās ar laiku tādi dažādi cilvēki, kas savā starpā kontaktējās par kaut kādu konkrētu noteiktu upi. Cilvēkam ir jāsaprot, ka viņš var dot un ka viņš var ņemt. Un kad, ja viņam ir sava upe, par ko viņš rūpējās, es domāju, ka tas ir, kā man ir personīgi bijis, kad ir uz nāsta posmu ir nojaukti bebru dambi, un bez tam, kad es esmu rudenī gulējis upes krastā uz vēderu un skatījies, kā foreles nārsto, tas ir kaut kāds tāds neaizmirstams prieks, ka tu kā mazs puišelis, tur liels cilvēks guli krastā un priecājies, kā tur mātīte ar tēviņu tur ņemās un sīkie skraida apkārt, un tu var kādu pusstundu nogulēt kaut kādā vēsā, augstā rudens dienā un vienkārši dabūt prieku. Tagad es ceru, ka tās divas komandas, kas strīdējās par to, vai cilvēks var jaukties iekšā un cik daudz, ka tagad mēs esam dabūjuši to atbildi. Un tie cilvēki, kas teiksim, teica, ka lielais koku sanesums tā ir milzīga, tur mūžīga vērtība un glābiņš forelītei no ļaunā makšķernieka, un tāpēc saudzējams, ka tas tā kā nav attaisnojies. Tā ideālā ideja varētu būt tāda, ja mēģinātu nākamā vasaru uztaisīt kādu nometni, saskaņot, teiksim, un tas būtu 3 vasarām, ko darīt. Ir 3 lielie koku sanesumi, ir nometne, liela pusauģi, kaut kādu Nors varētu mušiņu makšķerēšanu mācīt, un uz priekšu.